Es esmu Sabīna Veikmane un stāstīšu jums mazliet vairāk par radošajām aktivitātēm web teritorijā. Šobrīd webs ir tā kā diezgan nesen laika atpakaļ sācis izveidoties kā tāda mākslinieku un visādu radošu nozaru pārstāvju pulcēšanās vieta, kur, kā jūs redzat, šos rozā vietas kartē, tas patiesībā ir viens korpus, kurā ir ļoti daudz darbnīcas, un arī galerija Ziema un Totāldabas mākslas centrs, un atsevišķi tā kā Welcome skate parks un paviljons, kas atrodas Tirzniecības centrā Domina. Mazliet vairāk par Totāldabas mākslas centru. Tā kā Kaspara Lielgalvja vadībā notiek šis pasākums, kur jau izveidojušies iknedēļas pasākumi tādi kā Kompass par laikmetīgo mākslu, diskusiju veidā un prezentāciju veidā, dažādas mākslinieku performances, dzejas, slēmi. Vairāk jūs varat redzēt šajā mājaslapā, ko jūs šobrīd redzat uz slaida. Vēl pie mums viesojās mākslinieki no ārzemēm, jo ir izveidotas rezidences. Šovasar bija jau pirmie no Šveices, Nīderlandes un Budapeštas, laikam neatceros tik labi, bet jā, ļoti jauka komunikācija izveidojās ar ārzemju māksliniekiem, kuri tā kā brauc dzīvot pie mums un var komunicēt ar latviešu māksliniekiem, kam arī turpat ir darbnīcas un laba pieredze. Galerija Ziema, tas tā kā mans lolojums vairāk ar kolēģi, arī gluži jauna iestāde ar kafejnīcu iekšā un bāru. Daudz varbūt nezinu, bet vairāk informācijas par mums var atrast Twitterī un Facebookā, pagaidām mājaslapa vēl top. Pie mums arī ik pa laikam notiek izstādes, vasarā tas bija pat ļoti aktīvi. Svētdienās gatavojam brokastis un tie ir visnotaļ apmeklēti un jauki pasākumi bijuši. Arī grāmatas pieejamas lasīšanai un arī tādā kā apmaiņas veidā cilvēki var nest savas grāmatas un dabūt pretī citas, kas tur jau ir uz vietas. Vēl es pārstāvu arī sietspiedes darbnīcu Lusti, kas ir vienīgā atvērtā tipa sietspiedes darbnīca. Šobrīd izveidojusies webā, pastāv jau gadu. Ir cilvēku atsaucība, bet es tā kā gribu popularizēt to vēl vairāk, jo tā ir vienīgā šāda veida darbnīca, kur gan ražo savus produktus. Šeit jūs varat redzēt mūsu modes līniju jauno. Gan arī ir tā kā rosina cilvēkus nākt un apgūt šo tehniku un veidot mākslas darbus pašiem. Kas vēl? Nākamais varētu būt, no sietspiedes darbnīcas Lusti ir izveidojies tāds modes brands kā Blanc & Blanc, kas ir divu mākslinieku laulātā pāra Lindas un Mārtiņa Blanku veidojums. Viņiem ir ļoti skaisti produkti, kas ir iegādājami gan turpat viņu darbnīcā, gan viņi braukā pa visādiem tirdziņiem, arī paviljonu veikalā, turpat netālu Tirzniecības centrā Domina. Šeit mazliet vairāk bildes. Viņiem tas viss ir tā kā eksperimentālā apģērbu māksla. Viņi nav modes dizaineri pēc izglītības, bet to dara visnotaļ profesionāli iesaistot arī citus cilvēkus. Pie mums vēl dzīvo Ilze Vanaga un daudz citu fotogrāfi, kas darbojās kā ļoti profesionāli fotogrāfi, jo katram ir savā iekārtot studija. Kaspars Lielgalvs, Nils Vilnis, arī fotogrāfi, kas bāzējās web korpusā. Vēl ir izveidojusies nesen tāda fotostudija kā Grafika LV Kalvja Kalsera vadībā. Ļoti labi iekārtota telpa. Kalvs nodarbojas arī ar dažādiem citiem reklāmas, drukas un arī weblapu dizainu un tā ļoti plaša profila speciālists. Mionija ir mūzikas projekts, Maijas Līcītes un vēl citu cilvēku vadībā, kuriem VFA ir mēģinājuma telpa. Arī viņi un vēl daži citi mūziķi darbojās turpat mums kaimiņos un priecēja mūs ar mēģinājumu troksni. Reizēna deju skola, kas pastāv jau 20 gadus un pēdējos 12 gadus web teritorijā. Laikam tie, kas visilgāk tur ar tādu radošu aktivitāti ir iemitinājušies. Akreditēta deju skola
pieejama dažādu vecumu grupu cilvēkiem. Un Volcom skateparks atvērts arī visiem, kam ir interesi tur iet un nodarboties ar dēļu sportu, gan apgūstot to, gan vedot savus bērnus. Visnotaļ iedvesmojoši, ļoti plaša telpa. Tiku laikam arī ar mūzikas pasākumiem. Un veikals paviljons Tirzniecības centrā Domina, kur daudz mākslinieku, kas savukārt bāzējās Vefā, turpat netālu var iegādāties ar viņu radītās lietas un arī apskatīt. Gan gleznas, gan apģērbus, rotas lietas un visādi citādi darinātas lietas. Šis ir apmēram tas korpus, kur ir visvairāk darbnīcas, ko jūs varat redzēt tur galiņā. Un tad es tādiem kā atslēgas vārdiem mēģinu parādīt visas šīs daudz dažādās nozares, kas ir šobrīd tur dzīvojās. Tā, kad esat laipni aicināti apmeklēt Vefu, tā nav mirusi zona, un tā nav tikai rūpnīca. Paldies!